Es lasīju reiz Rīgas laikā, laikam, Mārts Sauziņš rakstīja, kā viņš sēž kādā universitātes kafejnīcā, malko tēju, nesteidzīgi, vēro garām ejošos cilvēkus, kontemplē, domā augstu, plaši. Un es domāju, redz, kur cilvēkam, laikam viņš sakārtojas Latvijas universitātē tās lietas, un viņam daudz laika paliek pāri. Man nebija nejausmas, ka Latvijas universitāte ir tikai viens no mazītiņiem gabaliņiem, kas veido Mārča Auziņa dzīvi. Tātad, Latvijas universitātes rektors, viens no Latvijas jaunākajiem akadēmiķiem, profesors Mārts Auziņš, ir starptautiski atzīts kvantu fizikas pētnieks, daudzu zinātnisko darbu, Kembridžā un Oksfordā izdotu grāmatu autors, Eiropas fizikas biedrības, Amerikas fizikas biedrības, apvienotās Karalistes fizikas institūta un citu nozīmīgu organizāciju biedrs. Kā to var dabūt gatavu, es nesaprotu. Man nav laika grāmatu izlasīt. Bet jūs vēl uzrakstāt, un vien. Un turklāt izdod viņas Oksfordā un Kembridžā. Tagad jautājums par nākotnes cilvēku. Redz, skaidrs, zināšanas ir cilvēces izdzīvošanas un evolūcijas pamats. Labi. Ir cilvēki, kas saka, ziniet, zināšanām nav nozīmes, galvenais prast viņas visas savākt tagad, jo mēs esam informācijas un zināšanu meklēšanas laikmetā. Kā tur īsti ir? Mārts Sauziņš. Par ko es šovakar gribētu runāt, patiesībā ir tas, ko varbūt šī vakara vadītājs tikko pieminēja par to, kā mēs dzīvojam šī sabiedrībā, ko šobrīd mēs saucam par informācijas sabiedrību, ko tas nozīmē, kā tas attīstīsies tālāk un kādas no tā ir konsekvences pie mums šeit Latvijā un ko mēs Latvijā varētu darīt, lai šī situācijā justos labāk. Un ja mēs runājam par to, kas ir zināšanas, kādā veidā mēs viņus uzkrājam šobrīd un kā tas notiks nākotnē, es te biju patiesībā sagatavojis nelielu PowerPoint prezentāciju, tādēļ es viņā skatos šeit. Es viņu redzu, jūs viņu neredziet, bet tas, ko es gribēju teikt, patiesībā ir tas, ka droši vien, ka lielākā daļa no šeit klātesošiem arī varētu uzskatīt sevi par cilvēkiem, kam grāmatas ir svarīgi, kam patīk lasīt grāmatas. Manā pirmajā bildē bija cilvēks, kas stāv uz milzīgu grāmatu plauktu fona, ka tas ir tas, kā mēs šobrīd uzskatām un uztveram, kas ir informācija, kas ir zināšanas, kādā veidā mēs viņas saglabājam. Tad pašā laikā mēs saprotam, ka šī situācija ļoti strauji mainās. Un šobrīd es skatos uz šiem te bildītēm savā iPhone'ā. Es zinu, ka droši vien daudz no jums, tā skaitā es, lasam grāmatas iPhone'ā, iPados, Kindle grāmatu lasītājs un tā tālāk. Jautājums vispirms, kā mēs pret šo te attiecamies. Es domāju, ka daudz no jums teiks, taču skaidrs, ka ja es apsēžos pie kamīna, klubkrēslā, atveru jaunu grāmatu, kas smaržo pēc tipogrāfijas, vai senu grāmatu, kur smaržo pēc putekļiem, ka iekš tā ir šarps, iekš tā ir skaistums, lasīt šādā aparātā grāmatu, kas to var darīt. Tad pašā laikā man ir tieši šāda pati sajūta, bet ja es apskatos pagājušo gadu, 2 gadus atpakaļ, tad es šī aparātā esmu izlasījis daudz vairāk grāmatu pēdējos gados. Tā skaitā telefonā. Izrādās var ļoti labi lasīt grāmatas. Nekā es to esmu izdarījis papīra formā. Jautājums, vai tā ir traģēdija, kā mēs to uztveram? Man šķiet, ka varbūt tā ir traģēdija, bet tas ir kaut kas, ar ko cīnīties ir bezcerīgi. Un teikt, ka mēs šādi nelasīsim, lasīsim tikai papīra formā, tas ir, tā nenotiks vienkārši. Lai iedomātos kaut kādas analoģijas, man tad liekas, ka patiesībā cilvēks jau šādai situācijai gājis cauri ļoti daudz reizes. Es varētu iedomāties kaut kādu pirmatnējo sabiedrību, kad ciltsmāte sēdēja pie ugunskura un stāstīja saviem cilts līdzbiedriem stāstus par to, kā cilts ir veidojusies, kā pasauli ir uzbūvēta un tā tālāk. Un tad atnāca kāds trakais un uzzīmēja uz zaules sienas tur stāstiņu par to, kā cilts attīstās, kā medija. Un es pieņemu, ka normāls šīs cilts cilvēks teica, bet tas taču nav cilvēciski. Tad, kad man cilvēciski izstāsta šo skaisto stāstu, silti, personiski, tad es to uztveru. Tad, kad tas ir uzkalts uz zaules sienas, tas taču ir tik atsvešināti, nav personiski un tā tālāk. Šeit, es domāju, tieši tas pats, ka jūs sakiet, ka šis taču nekādā veidā nav personiski. Tad, kad mēs to skatāmies mobilajā telefonā, tad, kad tas bija papīrā, ka tas bija daudz personiskāk, droši vien taisnība. Bet šī ir reālā attīstība un tikai tādā veidā
tās lietas attīstīsies un citā tas nenotiks. Tā kā ar to mums vienkārši acīm redzot ir jādzīvo un vienkārši jāsamierinās. Bet tā ir mana stāsta varbūt viena daļa par to, kādā veidā šī informācija tiek nodota. Stāsta otra daļa, kā vispār mēs pēc zināšanām un informāciju izturamies. Tad, kad es kļuvu par Latvijas Universitātes rektoru, es atceros, ka es iegāju savā priekš manis jaunajā kabinetā un ieraudzīju, ka grāmatplaukā no maniem priekštečiem ir Britu enciklopēdija. Enciklopēdija Britannica. Man sajūta bija cik skaisti tagad. Pirmkārt ļoti prestīži, ļoti skaisti, bet otrkārt, tagad es visu to varēšu uzzināt, ko man vajag, ātri atrast kaut kādas izziņas un tā tālāk. Šeit būs tā vieta, kur es to darīšu. Teikšu atklāt, ka pēc šiem gadiem, es jau tādā kabinetā tagad esmu laikam 5. vai 6. gadu, šo enciklopēdiju esmu atvērs pāris reizes. Tad, kad man vajag kaut ko uzzināt, ko es daru, droši vien tā kā lielākā daļa no jums googlēju. Varētu uzskatīt, ka informācija ir nepilnīga, ka informācija ir nepārbaudīta vai Wikipēdija, bet tas ir tas veids, kādā veidā mēs šobrīd iegūstam informāciju. Otkārt, cik daudz viņas ir. Tad, kad mēs skatāmies kaut kādā vēsturē un sakam, redziet, tur bija enciklopēdists. Bija cilvēks, kas savā nozarē zināja visu. Teiksim, manā nozarē bija Henri Poincaré, par kuru saka, viņš bija pēdējais matemātiķis, kurš zināja visu matemātiku, no A līdz Z. Jautājums, cik tagad ir cilvēku, kurus var uzskatīt par enciklopēdistiem un kuri zina visu no A līdz Z. Es domāju, ka es nekļūdīšos apgalvojot, ka tādu cilvēku vienkārši fiziski vairs nav, jo tas informācijas apjoms un daži dati, ko es pasmēlos, protams, googlē, par to, kas šobrīd notiek. Tas, ko es ieraudzīju googlē, ka šobrīd katru dienu pasaulē vienā dienā publicē 3000 jaunu grāmatu. Katru dienu 3000 jaunu grāmatas, nozīmē, kamēr mēs šeit sēžam, kāds pārdesmit jaunas grāmatas jau šobrīd ir nopublicētas. Skaidrs, ka neviens nekad, nevienos apstākļos visu to izlasīt nevarēs. Pa New York Times. Izrādās, ka New York Times vienā nedēļā jaunas informācijas tiek radīts, producēts vairāk kā visā 18. gadsimtā. Tad vienā nedēļā, vienā avīzē ir vairāk informācijas ģenerēts jaunas, kā visā 18. gadsimtā bija iespējams ģenerēt. Brīžiem to sauc par eksponenciālo sabiedrību, jo vienā gadā šobrīd tiek radīts vairāk informācijas kā iepriekšējos 5000 gados. Ja mēs jautājam, kas ir 5000 gadu, tas ir no tiem faraonu laikiem. Vai pirms tiem 5000 gadiem vispār daudz tika radīts informācijas, dažreiz stipri maz. Tas nozīmē, ka patiesībā katru gadu informācijas apjoms dubultojās. Vēl pēc gada atkal dubultosies. Un tā tālāk. Tas nozīmē, ka izsekot šai informācijas jomai nekādā veidā un nekad nebūs iespējams visiem. Vai no tā ir traģēdija, vai no tā nav traģēdija. Patiesībā es domāju, ka šeit rodās ļoti nopietna problēma ar šo te. Jo no vienas puses informāciju varbūt ne līdz galam pārbaudīt, varbūt ne līdz galam precīzi, bet ir ļoti viegli iegūt. Kā es teicu, Wikipēdija, Google un tā tālāk. Un rezultātā ļoti bieži tas spiež mūs visus, un tā skaitā jauno paudzi, vairāk teikt, ka es visu atradīšu, visu uzzināšu, ja man vajadzēs, un atradina no radošas domāšanas. Jo, kā man šķiet, patiesībā vairs neiet runa par to, cik daudz grāmatu mēs esam izlasījuši. Patiesībā iet runa par to, vai mēs esam izlasījuši īstās grāmatas un tās nedaudzās svarīgās grāmatas, kas kaut kādā veidā maina mūsu šo te pasaules uztveri. Sākotnēji domājot, kā nosaukt šo te manu uzstāšanos, es pat piedāvāju variantu cilvēks zinošais vai cilvēks domājošais. Jo, kā man šķiet, ļoti bieži zināt un domāt nonāk zināmās pretrunās. Cilvēki, kas ļoti daudz zina, jeb ļoti ātri spēj atrast informāciju, viņiem šķiet, ka patiesībā sapūlēties un domāt vēl kaut ko no sevis nav vajadzīgs. Es visu atradīšu Google, Wikipēdijā, internetā un tā tālāk. Līdz ar to tas, ka domājot, kā mēs veidojam izglītības sistēmu, ko mēs mācam savai jaunai paaudzei, ka šī te veids piespiest mācīt viņus domāt ir ļoti svarīgi. Es tev varu atcerēties vienu ļoti personisku stāstu. Man ir viens diezgan labs paziņa profesors Dānijā, kuram ir ļoti daudz studentu no Dienvidu Austrumāzijas. Es kādreiz viņam teicu, klausies, tu taču esi absolūti ideālā situācijā. Viņi tā mācās no rīta līdz vakaram. Uz ko mans kolēģis teica, patiesībā viņi ļoti daudz mācās. Un grāmatas ir izlasījuši no sākuma līdz beigām, bet man ir ar viņiem viena milzīga problēma. Man ir milzīga problēma iemācīt viņus domāt. Jo tipisks students no šī te reģiona, atnākot uz eksāmenu pie profesora, rīkojas apmēram sekojuši. Es viņam jautāju, kādā krāsā ir šis aparāts.
Es tagad vienkāršojumu, protams, pārspīlēju. Attieksme parasti ir tāda, ko tas profesors no manis grib dzirdēt. Ja viņš grib dzirdēt, ka viņš ir sarkans, teikšu, ka sarkans. Grib dzirdēt, ka viņš ir melns, teikšu, ka viņš ir melns. Tad man ir autoritāte, kas varbūt ir šīs austrumu kultūras viens no elementiem. Man tur ir, nezinu, Konfūcijs, kurš ir teicis, ka ir šādi, un līdz ar to man mēģināt pašam izdomāt, kā varētu būt, ir absolūti grēks. Es nedrīkst to darīt. Man ir jābalstās autoritāte un jāatbild tā, kā mans skolotājs, mana autoritāte man ir teikusi. Un tas ir tas, no kā droši vien, ka mūsdienas sabiedrībā ir jātiek vaļā, ka ir jāspēj. Protams, ir kaut kāda vēsture, kultūra, kas ir svarīga un kurā mēs visi balstamies, bet tas, ka ir jāspēj arī pašam aktīvi domāt un pieņemt lēmumus, tas ir absolūti svarīgi. Kāpēc tas vēl ir svarīgi? Ja mēs ceram, ka mēs skolā vai augstskolā jaunam cilvēkam visu iemācīsim, ko viņam vajadzēs dzīvē, tas ir absolūti naivi. Atkal daži fakti no tās pašas informācijas telpas, no Googles un Wikipēdijas. Pēc absolūti precīziem aprēķiniem šobrīd situācija ir tāda, ka tie jaunie cilvēki, kas šobrīd mācās skolā, ka 10 top profesijas, kas būs tad, kad viņi nonāks darba tirgu, šobrīd neeksistē. Viņus vēl neviens nav izdomājis. Līdz ar to iemācīt viņam to, ko viņam vajadzēs viņa konkrētā profesijā, ir neiespējami. Jo 10 vispieprasītākās profesijas tādā brīdī, kad viņi būs nonākuši darba tirgu, šobrīd vienkārši neeksistē. Līdz ar to iemācīt viņiem to darīt šobrīd nav iespējams. Otrkārt, arī pēc tiem pašiem darba tirgus pētījumiem, tie, kas šobrīd mācās skolā, tad, kad viņi sasniegs 40 gadu vecumu, viņi būs nomainījuši kā minimums 10-20 darba vietas un būs vismaz 10 dažādās profesijās strādājuši. Kas nozīmē, varētu likties, redz, kāds viņš nepastāvīgs un tur darba devējam nepatīk un viņš viņu ātri atlaid no darba, nekā tam līdzīgi. Tad vienkārši tā dzīve ir tik dinamiska, ka kaut kādi darbi rodās, biznesi rodās, viņi pārstāja eksistēt, un līdz ar to tas, ka mēs varēsim iemācīt kādu darba tirgumu un sagatavot viņam konkrētai profesijai, šobrīd ir absolūti naivi un absolūti neiespējami. Vēl vairāk. Ja mēs paskatāmies, ko mēs mācām studentiem pirmā kursā, tad izrādās, tad, kad viņš būs nonācis 3. kursā, kas ir tāds normāls augstskolas cikls, puse no tā jau būs novecojis. Vēl vairāk, es atceros, Latvijas universitātē viesojās viens ļoti prominents Nobeļa prēmijas laureāts bioloģijā. Savu publisko lekciju studentiem viņš sāka no tā, redziet, paņēma milzīgu bioloģijas mācību grāmatu, redziet, šeit ir mācību grāmata, kur jūs domājat, ka ir taisnība. Es varu garantēt, ka vismaz 50% no tā, kas te ir rakstīts, ir muļķības un nepatiesība. Ka tā vienkārši nav, bet vienkārši šobrīd to vēl nezinām. Tas nozīmē, ka, domājot par visām šīm lietām, mums pavisam noteikti ir jāmāca jaunā paudze un jaunie cilvēki ne tikai iegūt informāciju vienā vai otrā veidā, bet ļoti nopietni viņu analizēt, ļoti nopietni domāt un ļoti kritiski pret viņu attiekties. Ja mēs jautātu, ko darīt šajā sakarā Latvijā, es droši vien nebūšu oriģināls. Mēs zinām, ka pēdējo jau droši vien gada laikā ir bijusi milzīga diskusija par izglītību un tā skaitā augstākās izglītības sistēmu Latvijā. Droši vien, ka es neiešu visās tādīs detaļās, kas ļoti daudz un ļoti aktīvi pēdējos mēnešos, un tā skaitā varbūt viens no pīķiem šai diskusijai atkal ir šodien uzbangojas publiskā telpā. Es aicinu sevi, un mēs to darām Latvijas universitātē jau ilgāku laiku, un aicinu visus jūs pavisam noteikti un ļoti konkrēti un kategoriski atbalstīt augstākās izglītības un izglītības reformu Latvijā kopumā, jo tā situācija nesaka, es negribu apgalvot, ka augstākā izglītība Latvijā ir slikta. Ar augstāko izglītību Latvijā tradicionāli bija samērā labi un joprojām ir samērā labi. Bet tas, ka mēs nemainoties, netransformējot, neejot laikam līdzi, bet uzskatot, ka tā kā ir bijis, ka tā mēs varēsim turpināt arī tālāk, atpaliksim nevis par kaut kādiem gadiem, bet kā bija savā laikā sen anekdote, ka jautājums bija salīdzinājums par datortehnoloģijām Amerikas Savienotās valstīs un Padomju Savienībā tādā laikā, un jautājums bija, ka Padomju Savienības speciālisti prasa amerikāņiem, tad pa cik gadiem mēs atpaliekam. Un atbilde bija krieviski, tas skaitļi navečna, tas nozīmē uz mūžīgiem laikiem. Lai mēs augstākās izglītībā neatpaliktu navečna, bet mums būtu iespējams normāli ieslēgties šī
starptautiskajā apritē, un te mums ir labi jāsaprot, mēs diezgan daudz runājam Latvijā, nu tad vai Latvijai labi, ka viena augstskola konkurē ar otru augstskolu, vai slikti, vai labi, ka dublējošās programmas, vai slikti. Mums labi jāsaprot, ka tā kā Ģirds teica, kuras ir tās pilsētas ap Rīgu, kuras ir tas mūsu atskaites punkts, mums ir jāsaprot, ka arī augstākā izglītībā mūsu atskaites punkts ir vismaz visas šīs te pašas pilsētas. Skandināvijā, blakus Vācijā un tā tālāk, bet acīm redzot vēl plašāk Eiropā. Tie ir tie mūsu reālie konkurenti, un tik ilgi, kamēr mēs nebūsim gatavi spēlēt uz vieniem spēles noteikumiem ar viņiem, strādāt uz vienādā veidā ar viņiem un piedāvāt tāda paša veida un tādas pašas kvalitātes izglītības programmas, kā šie mūsu konkurenti ārpus Latvijas, tik ilgi, acīm redzot, mums nāksies konstatēt, ka mūsu jaunie cilvēki izvēlās studijas ārpus Latvijas labāk nekā studijas Latvijā, kas patiesībā no vienas puses absolūti nav slikti, bet jābūt kaut kam, ko mēs liekam tādā vietā. Varbūt nedaudz paiterējot par šo te, saku, ka to nav labi teikt Latvijas universitātes rektoram, bet es to tomēr teikšu un saku, ka ja es būtu tādā vecumā, kad man ir jāizvēlās, ko darīt un kur studēt, es domāju, ka es, nezinu, pārdotu dvēseli vēlnam vai vienalga, ko darīt absolūti jebko, lai nonāktu vienā no, teiksim, top pasaules universitātēm. Jo slikti ir teikt Latvijas universitātes rektoram, bet Latvijā tādas universitātes kā pirmajā desmitniekā nebūs. Un nebūs vienkārši iemeslu pēc. Man ir bijis tā izdevība kādu brīdi strādāt Berklijas universitātē Kalifornijā, un Kalifornijas līča pretējā pusē ir Stanfordas universitāte. Ja es viņus divus saskaitu kopā un paskatos, kāds ir viņa gada budžets. Izrādās, ka divu šo te universitātu gada budžets pārsniedz Latvijas budžetu. Šobrīd. Tas skaidrs, ka ar šo mēs konkurēt nekad nevarēsim. Un tā sajūta un tā piesātinātība intelektuālā, kas ir šīs universitātēs, tādu atrast kaut kur pasaulē vēl bez šīm universitātēm ir grūti. Bet šeit sacīšu uzreiz otru stāstu daļu. Ja mēs paskatāmies pasaules top universitāšu 50 vai 100 universitāti, kas joprojām ir procentu daļas no pasaules visu universitāšu skaita un pāranalizējam viņu situāciju. Šādā līmenī Latvijas augstskolas un Latvijas universitāte neapšaubām var būt, ja mēs saprātīgi realizēsim augstākās izglītības politiku un saprātīgi veiksim augstākās izglītības reformu. Un līdz ar to tie jaunie cilvēki, kuriem ir šīs te ambīcijas, vēlmes un spējas studēt pasaules tur 1., 3. vai 5. universitātē, visu atbalstu viņiem, lai viņi tur nonāk un lai viņi to dara un lai viņiem būtu iespēja atgriezties. Bet tas, kas mums ir jāizdara Latvijā, lai šo te ļoti augsta līmeņa augstāko izglītību, bet kas varbūt nav tāda absolūti pirmā universitāte pasaulē, lai to mēs viņiem nodrošinātu, lai viņi to varētu darīt šeit uz vietas Latvijā un lai arī studenti no citām Eiropas valstīm brauktu pie mums. Jo es zinu, ka politiķiem ļoti nepatīk teikt, ka Latvija ir maza valsts, bet Latvija ir maza valsts. Un tad, kad mēs aizbraucam kaut kur uz kādu lielāku valstu, un tad, kad es aizlidoju uz Ķīnu, man saka, ka šī pilsētā dzīvo 5 reizes, tādam nevis Pekinā vai Šanhajā, bet tādā pilsētā, kuras vārdu mēs neesam dzirdējuši. Dzīvo 5 reizes vairāk iedzīvotāji nekā visā Latvijā. Nu, tad jūs saprotiet, ka acīm redzot, tā Latvija tomēr ir maza valsts. Bet ja Latvija ir maza valsts, tad acīm redzot, mums ir jābūt noteiktai specializācijai. Tas, ka kādi no Latvijas jauniem cilvēkiem brauks studēt kaut kur citur, skaisti, lai viņi to dara. Ja tikpat daudz vai vēl vairāk brauks studēt pie mums, tur, kur būs mūsu niša un tur, kur būs tā mūsu unikālā lieta, ko mēs varam piedāvāt studentiem no turienes. Jo uzbūvēt, kā arī šeit rodās tāda sajūta, ka mēs domājam, ka mums vajadzētu uzbūvēt tādu lielu sētu ap Latviju, kā viens mans kolēģis kādreiz teica, vēl nemācīsim viņiem angļu valodu, te viņi nebrauks prom. Norobežoties šādā veidā un tad turēt visu šeit un teikt tikai nestāstīsim, ka tureiz tās sētas ir labāk, tad mēs nonāksim situācijā, kā bija, es nezinu, vai patiesi stāsts, bet stāsts, kas tā publiskā telpā vai folkloras līmenī figurē, ka no PSRS cilvēks kāds aizbrauc uz, nezinu, turisma ceļojumā, viņi izlaiž uz Ameriku, viņš ierauga, ka te tā cilvēki dzīvo, un man tas stāstīja citādi, un cilvēks bez maz sāk demolēt veikalu un teikt, nevar būt, viņi ir kapitālisti, viņi ir slikti, viņi te ir izspiedēji, un pēkšņi viņi te šādi dzīvo. Lai mums nerastos situācija, ka mēs nezinām, kā notiek tur ārpusē, mēs esam kaut kādā noslēgtā vidē, mums ir jābūt šai apmaiņai, mums ir normāli, ka mūsu cilvēki brauc uz Eiropu, brauc pasaulē, ja tikpat daudz brauks vietā,
tad mēs dzīvosim normālā sabiedrībā, atvērtā sabiedrībā un tikai tādā veidā patiesībā varbūt pēdējā tēze pie šī te visa, ko mēs ļoti daudz bieži dzirdam, ka mums taču ir jānosargā latviešu valodu, tādēļ mēs nedrīkstam pieļaut svešu valodu izmantošanu augstskolā, nedod Dievs lasīt lekcijas angļu valodā un tā tālāk. Man šķiet, ka šādā veidā, šādi norobežojoties, mēs tikai nodaram ļaunumu savai valodai. Ja mēs esam pārliecināti par savu valodu, pārliecināti par savu kultūru un nesam viņu pasaulē un ļaujam pasaulē nākt pie sevis, tad ar mūsu valodu nekas ļauns nenotiks, tad mūsu kultūra attīstīsies, tad mēs būsim pārliecināti par savu nākotni, bet ja mēs teiksim, ka tikai nepieļausim, ka mēs kaut kur šeit Latvijas iekšienē izmantojam svešvalodas un ceram, ka tādā veidā tad mēs to savu valodu saglabāsim, es domāju, ka tā ir absolūti tāda provinciāla politika, kas nepie kā labi nākotnē nenovedīs. Paldies! Jā, man nepamet viena sajūta, runājot par to, ka nepārtraukt mainās tās zināšanas, un tagad to nav iespējams zināt, kas būs tās 10 profesijas pēc tiem 5 gadiem un tā tālāk. Piezogās tāda agnostikas lēkme. Tātad zināt nav iespējams, nebūs iespējams, labāk ticēsim. Un Latvijā tā, man liekas, arī notiek. Ej, nu sazini, kādas tur tās programmas, tur tās partiju programmas, es tam visam nevaru izsekot līdzi, es vienkārši ticu kādam, ka viņš beigās būs no tiem visiem vismazāk sliktākais. Kā tu tur īsti ir, vai ir iespējams, nu tad tomēr zināt, ņemot vērā to milzīgu ātru attīstību, informācijas apjomu? Protams, es gribētu teikt, ka es domāju, ka pirmkārt mums pret zināšanām un zināšanu kvalitāti un ticamību, protams, tie standarti ir samazinājušies. Es zinu, ka ļoti daudz no jums, tā skaitā, un ja mēs rakstām kaut kādu zinātnisku darbus, nedod Dievs atsaukties uz Wikipēdiju, mēs sakam, tā taču nav pārbaudīta un nav droša informācija, šie standarti mums samazinājušies, bet kaut ko uzzināt, tas patiesībā ir vienkāršākais, kas šobrīd ir. Es atceros, varbūt tas ir atkal nedaudz cits stāsts, bet savā laikā Edisons, labi zināms izgudrotājs, viņam vajadzēja savā darba atrast sekretāri. Un viņš tur uzsludināja tā kā mūsdienās saukt par konkursu, darba pieteikumiem, un cilvēks, kas vinēja, bija nevis tas, viņš uzdeva viņam ļoti konkrēts jautājums, teiksim, kāda ir ūdens vārīšanās temperatūra, vēl kaut ko. Tas, kurš ieguva šo te vietu, bija nevis tas, kurš teica, ka jā, es visus atbildus uz šiem jautājumiem zinām, bet tas, kurš teica, jā, es zinu, ka to es varu atrast tanī rokas grāmatā, to es varu apstīties tur un to es varu iegūt šeit. Ja jums vajag, profesor kungs, pēc 5 minūtēm informācija būs jums. Momentā es nezinu, kur, bet es zinu, kur viņu dabūt. Es domāju, ka tā ir šī mūsdienu sabiedrība un mūsdienu informācijas lauks un informācijas vide, ka iegūt informāciju patiesībā ir ļoti viegli. Ja jūs esiet kaut kur, nezinu, svešā pilsētā, jūs iespiežiet savu iPhone un sakiet, cik te ir iedzīvotāji, kur te ir tuvākā kafejnīca, kur te ir biblioteka un tā tālāk. Viss tas ir iegūstams absolūti momentāli. Tas, kas ir vajadzīgs, ir šī te, kas teica, cilvēks zinošais, manuprāt, ir tā pirmā attīstības pakāpe. Ka nākošā attīstība pakāpe ir cilvēks domājošais, kurš kritiski analizē šo situāciju, nevis apskatās, kurā tur tā partijas programma, kas tur ir rakstīts, un tagad es zinu, ko piesaka vienu un piesaka otru, bet tas, ka tā kā Ģirds teica, ka patiesībā ir jābūt šeit pilsoniskai sabiedrībai, kura nevis saka, kurš tad būs tas mesija, kuram būs labākā programma un kurš tos manas ilgas piepildīs, bet es tā sēdēšu savā klubkrēslā pie kamīnu, jo es taču par viņu nobalsoju, viņam tagad viss ir jāizdara, bet tad, kad tā būs šī mūsu aktivitāte, tad, kad mēs piespiedīsim tos politiķus respektēt to, ko mēs gribam, un to mēs izdarīsim tikai tādā brīdī, kad mēs būsim gatavi aktīvi savu pozīciju deklarēt, aktīvi iestāties un aktīvi, nezinu, ja vajag iziet ielās, es atvainojos par tādu ļoti radikālu stāstu, bet es atceros, teiksim, 2009. gadā, vienkārši atkal ļoti personisks stāsts. Man piezvanīja Francijas radio korespondenti un teica, mēs te dzirdējām, interviju bija pa telefonu, mēs te dzirdējām, ka jums Latvijā notiek trakas lietas, budžeta samazināšana, kā jūs tur dzīvojat. Es viņai stāstu visu, kā mēs te dzīvojam, kas notiek. Ļoti profesionāli žurnālisti, kura savas emocijas nepauž. Jautājums, es stāstu, jautājums. Pēkšņi vienā brīdī pēc vienas manas atbildības, tad ir galā iestaist milzīgi pauzes, nesaprot, kas notiek. Un pēc tam tā kā dvēseles kliedziens, un pie jums mašīnas nededzina. Tad es vēlreiz neaicinu dedzināt mašīnas, bet es aicinu to, ka, ja ir šī pilsoniskā attieksme, un mēs esam gatavi paust savu viedokli, un paust savu viedokli gana konkrēti un aktīvi,
tad mums nebūs tās situācijas, ka mēs nobalsojam par viņiem, bet viņi nedara to, ko viņi solīja. Viens klasisks veids, kā norauties pa kaklu no kādas sociālās grupas, no kādas industrijas, ir pateikt, kurā virzienā tad Latvijai tā specializācija būs. Jūs arī, profesor kungs, teicāt, ka Latvijai jākļūst specializētai kādā konkrētā vai izglītības jomā, vai ekonomikas virziena ziņā. Tagad lūdzu, es saprotu, ka Rungaņa kungu zemnieki gribētu izsūtīt no Latvijas, lai viņš netraucē normāli strādāt. Vai jūs arī varat nākt klajā tad ar savu pārliecību par to, kas tad ir tā specializācija, uz ko Latvijai jāiet? Es teikšu divas lietas. Pirmā būs izvairīgā. Es atceros, ka es Igaunijas izglītības zinātnes ministram uzdevu šo jautājumu. Viņš ir fiziķis, kādreizies Tartu universitātes rektors, tad es viņu labi pazīstu. Viņš tā pastījās un man, viņš teica, tu zini, es esmu politiķis un neesmu pašnāvnieks. Tādēļ es neatbildēšu uz šo jautājumu. Tā bija publiska diskusija. Bet nopietnā atbildes daļa patiesībā ir sekojoša. Ka, protams, mums ir diezgan daudz ļoti spēcīgi attīstītu zinātņu nozaru, kurā mēs esam jau tagad līderi pasaulē. Es varētu viņas saukt, kā piemēram tās pašas ir ģirti pieminētās kvantu datortehnoloģijas un tā tālāk. Bet tas, ko es gribētu teikt, ka es nesaukšu ļoti konkrētas nozares, jo tad mēs iesim kaut kādās ļoti lielās tehniskās detaļās, bet ir viena lieta, ko es, neskatoties uz to, ka es esmu fiziķis pēc pamat izglītības, ko es daru un mēģinu realizēt Latvijas universitātē, un ko es saku saviem kolēģiem, tā skaitā no dabzinātnēm, ka mēs varam Latvijā būt izcili vienā vai otrā fizikas, ķīmijas, bioloģijas un tā tālāk nozare. Bet pasaulē vienmēr būs konkurenti, kas būs vismaz tikpat izcili. Un mums būs, mēs to darīsim, bet tā būs viena niša priekš mums. Bet ir lietas, kas ir patiesībā mūsu misija. Ja mēs runājam par to, ka un te ir stāsts, ja šeit ir filologi, ka kopš Enzelīna laikiem mēs neesam spējuši uzrakstīt akadēmisku latviešu valodas gramatiku un cerēt, ka kāds Austrālijā vai Norvēģijā uzrakstīs akadēmisku latviešu valodas gramatiku. Mums droši vien ir mazas cerības, lai gan Norvēģijā ir uzrakstījuši, gan ne akadēmiski, bet Norvēģijā ir uzrakstījuši latviešu gramatiku, mēs neesam. Šī ir mūsu misija, kas mums ir jādara. Tas, kas ir saistīts ar mūsu valodu, tas, kas ir saistīts ar mūsu kultūru, tas, kas ir saistīts ar mūsu vēstures izpēti, bet vēstures starptautiskā kontekstā, jo tad arī no vēsturniekiem mēs dzirdam, ka mēs jau strādājam tikai šeit lokālam patēriņam, lokālam tirgumu. Mums nevajag šo starptautisko piesaisti. Es domāju, ka tas ir nepareizi, ka mums viņu vajag, ka tas ir vienkārši muļķības. Tātad šīs lietas, kas ir saistītas ar mūsu valodu, ar mūsu kultūru, ar mūsu vēsturi, tas ir tas, kas, acīm redzot, ir jābūt mūsu prioritātēm, tad, kad mēs domājam par to, kādu zinātņu virziens mēs šeit attīstam, un saprotam, ka tās ir lietas, kas ir interesants ne tikai mums. Mēs saprotam, ka, piemēram, latviešu valoda ir viena no vecākajām, jeb arhaiskākajām, kā saka filologi, indo-eiropiešu valodām, ka visā pasaulē pētnieki, kas pēta indo-eiropiešu valodu izcelsmi un meklē pirmvalodu, ļoti bieži atsaucās uz latviešu valodu. Es nezinu, cik daudz no jums mēģinājuši palasīt grāmatas par indo-eiropiešu valodu izcelsmi. Un paskatīties kaut tur beigās indeksā, cik bieži tur ir pieminēta latviešu valoda. Arī lietuviešu, protams. Tad tā proporcija ir nenormāli liela. Tas nozīmē, ka arī šīs lietas nav lokālas un tikai vietējas intereses. Ja mēs to spēsim pacelt, tad, kad mēs runājam par mūsu folkloru, tad, kad mūsu folkloristi, atvainojos, ja starp jums ir tādi, ir visu mūžu pētījuši, kāpēc Venta saucās Venta, un vai jāizrunā Venta vai Venta, vienas upes nosaukums un tā tālāk, un saka, ka tas ir mūža darbs, droši vien, ka tas ir mūža darbs, bet ja normālu pētījumu par Latviju dainā, viņu saistību ar indo-eiropiešu kultūru, un tā tālāk mūsu kolēģi Lietuvā Gimbutieni, piemēram, ir uzrakstījis, mēs tā kā taustamies un nevaram sadūšoties šīs lietas izdarīt. Tas ir tas, kas patiesībā ir mūsu, parāds pavisam noteikti. Mums valodnieki ir aizņemti aizsargājot latviešu valodu no citu valodu invāzijas. Tā, lai nedod Dievs kaut kas neatgadās. Jautājumu lūdzu. Jā. Paldies, man ir jautājums. Izglītība var tikt uzskatīt no vienas puses gan kā patēriņš, piemēram, ja cilvēkam interesē peldēt vai pētīt, vai žirafa var peldēt vai nē, bet no otras puses tā tomēr būtu tā kā investīcija cilvēkam, kas kaut kādā mērā pēc tam var to dot to atdevu gan ekonomikā, gan darba tirgu, gan sabiedrībā kopumā. Līdz ar to mans jautājums būtu šajos mainīgajos apstākļos, kā jūs pats minējāt, ka jūs nevarat pateikt, kāds būs darba tirgus prasības un 10 top šīs te profesijas, kas šobrīd ir, nebūs nākotnē. Kā tomēr ar izglītības kvalitāti, pēc kādiem kritērijiem viņi mērīt? Es domāju, ka izglītības kvalitāte ir
relatīvi vienkārši mērīt izglītības kvalitāti vismaz lielās universitātēs, tas, ko mēs saucam par klasiska tipa zinātnes universitātes, ir samērā viegli izdarīt. To ir lielā mērā iespējams izdarīt pēc mācību spēku, akadēmiskās kvalifikācijas un mācību spēku kvalitātes. Ja mēs to jautājumu pagriežam nedaudz plašāk, tad kā mēs zinām, kādus speciālistus mums vajag gatavot, tad, protams, darba tirgus prasības ir ļoti svarīgas, un vēl šodien man bija lielas diskusijas mūsu ministrijā, un tā skaitā ar darba devēju asociācijām, cik daudz viņiem ir jābūt iesaistītiem šī te pasūtījuma formulēšanā. Protams, ir jābūt, bet es gribētu teikt, ka šeit mēs nedrīkstam kļūt vienpusēji un iebraukt otrā grāvī. Jo tad man vienmēr ir jautājums, kurš darba devējs pateiks, cik daudz filozofus Latvijā vajag gatavot, un kur ir viņu darba vietas. Vai tas nozīmē, ka mums nevajag filozofus? Es gribētu teikt, ka pirmkārt mums vajag filozofus, filologus, vēsturniekus, kurus iespējams, ka izņemot kā skolotāju profesijas, ir grūti iedomāties daudz ārpus pētniecības jomām, kur viņi ir vajadzīgi. Bet pie tā visa es gribu teikt, ka patiesībā šī nav tikai mūsu tāda emocionāla un skaista vēlme, ka mums vajag visu spektru attīstīt. Patiesībā tā ir absolūti noteikta un konkrēta ekonomiska kategorija. Jo ekonomiski var darīt, ko grib, inženieri var darīt, ko grib, ja mūsu attieksme pret mūsu zemi, pret mūsu valsti nemainīsies, ja mēs neuzskatīsim par godu maksāt nodokļus, bet ne tā kā tagad mēs brīžiem sakam, nu tad šeit valstī, lai es vēl maksātu nodokļus, viņi tāpat viņus izmantos ne tur, kur vajag. Kamēr šī attieksme nemainīsies, mūsu pa īstam ekonomiski augšupēji nesāksies, un neviens inženieris, kā es teicu, vai ekonomiski šo attieksmi nemainīs, bet filologs, vēsturnieks vai filozofs gan šo attieksmi var mainīt. Un ja mums nebūs šī pilnā spektra un nebūs šīs sabiedrības attīstības šīs komponentes, humanitārās komponentes, tad mēs ātri vien iebrauksim grāvī. Tā kā šeit ir jābūt sabalansētai un veselīgai politikai, saprotot, ka nevar visu mērīt kategorijās, vai tas rītā man atnesīs atpakaļ 2 latus. Netik kvalitatīvu filologu? Es sākšu varbūt ar to, kā es mācību spēks atšķiru kvalitatīvu no nekvalitatīvu. Ir ļoti daudz dažādu mērījumu, teiksim, dabas zinātnēs to absolūti elementāri nomērīt, bet es savā augstprātībā varbūt saku tā, ja pie manis atnāk filoloģijas profesors un saka, es esmu absolūti izcils. Jums ir jāņem man darbā Latvijas universitātē. Ko es saku? Uzrakstiet savu mūža 3 labākās publikācijas, labākos darbus, grāmatas, kas jums ir, un iedodiet man. Un 3 pēdējos 6 gadu laikā. Un tad es gribu apgalvot, nebūdams speciālists filoloģijā, vēsturē vai filozofijā, vēl kaut kur pēc šī, es uzreiz pateikšu, vai šis ir cilvēks, kuram ir no tā aizberga, tā zemūdens daļa, un viņš ir spējīgs kaut ko dot jauniem cilvēkiem, un ir kaut ko spējīgs dot studentiem, vai viņš nav spējīgs to dot. Es zinu argumentu un sagaidu argumentu pretī, ko man cilvēks šeit saka, bet ja viņš ir labs zinātnieks, tas nenozīmē, ka viņš ir labs mācības spēks, ka viņš ir labs pasniedzējs. Muļķības, tas viennozīmīgi to nozīmē un nozīmē sekojuši iemesli pēc. Ja jūs esat starptautiski atzīts zinātnieks, tad nozīmē, ka jums ir pietiekoši daudz komunikācijas spēja arī bijis. Ja es savā nodabā sēdēšu, savā kabinetiņā kaut ko rakstīšu, nevienam nerādīšu vai nemācēšu izstāstīt, ja man nebūs iespēja māka izstāstīt jums, pasniegt sabiedrībai, ka tas, ko es daru, ir labi un izcili, tad tur nekas nesanāks. Šeit viena vēl piezīme. Es atceros, kā viens mans labs kolēģis Amerikas profesors, viņš teica, kā normālam profesoram dzīvē vajadzētu uzvesties, lai viņa karjera būtu spoža. Viņš teica, kā jāsadala laiks. 50% laika jātais, lai būtu tiešām nopietna zinātne, būtu rezultāti, būtu ko rādīt apkārtiem. 30% laika jātērē, lai visiem stāstītu tas, ko es izdarīju izcili. Labi. Man ir jāspēj to komunicēt. Jautājums, kur ir pēdējie 20%. Tas arī ir interesanti. Pēdējie 20% jāstāsta, kur ir vēl labāka universitāte par šo, uz kurien varētu pārcelties. Paldies! Profesors Mārts Sauziņš.